Hey, what's up, man? Hey, what's wrong with you? Hey, what's up? My name is Giannis and I'm from California. What's your name? Mi chiamo Massimo, sono italiano, sono qua da 3 settimane. Tu da quanto tempo sei qua? Ciao Jack, jūs zināt, kur ir AFS party? Parties? Parties ir tur? Labi, jā. G'day, mate. Gads Austrālijā? Labākais gads manā dzīvē. Tik daudz jaunu draugu, otrā ģimene, otrā brālis un māsa, kas vienmēr par tevi rūpēsies un vēl projām ar ko uzturēt kontaktus un pie kā var braukt ciemos. Gads ar AFS man iemācīja to, cik pasaule ir maza. Un AFS man atvēra durvis uz šo pasauli. Tagad es varu uzzvanīt savai draudzenei Beļģijā un teikt, Klau, es 7 gadus tev neesmu satikusi, bet vai es aizbraukšu ciemos pēc nedēļas? Viņa teiks, protams, priekš tevis man vienmēr atradīsies vieta. AFS man nozīmē jaunus draugus, jaunas iepazīšanās, to, ka man katra diena ir savādāka. Ar AFS tu izdzīvo citu kultūru, jo ar AFS tu nokļūsti citā ģimenē, nokļūsti pašā kultūras kodolā, kas ir ģimene. Braucot ar AFS, man bija tikai viens mērķis – izdomāt, ko es savā dzīvē gribu un ko es negribu darīt. Un tieši to es arī izdarīju. Šis AFS gads man deva ļoti daudz jaunu pazīšanos, daudz jaunu draugu, un es paliku daudz pastāvīgāks, un manai ģimenei par to arī mājās bija ļoti liels prieks. Esot AFS programmā, tu noskaidro lietas, kas agrāk šķita neiedomājamas, un visvairāk jau par sevi. Es sapratu to, ka kultūras dažādība ir nevis šķērslis, bet gan stimuls tās izprast. AFS ir lieliska iespēja izzināt pašam sevi, var iegūt tādu pieredzi, kādu citi dzīves laikā nevar iegūt. AFS dod iespēju saprast, ka mēs visi esam viena liela ģimene, un mēs visi esam ļoti vajadzīgi viens otram. It kā ir dziesma We are the one, we are the children. Pretēji ar kādiem turismu braucieniem ir ar ko citu. Tu esi kultūras sastāvdaļa. Tā ir burvīga pieredze, kuram aizbraukt uz kādu valsti un iepazīt jaunu kultūru un iepazīties tik daudz jauniem draugiem no visas pasaules. Tu vari vienmēr braukt ciemos un vienmēr sarakstīties, uzlabot valodas. AFS programmas laikā tu iegūsti otras mājas, un mājas ir tā vieta, kur vienmēr cilvēks atgriežas un viņu tur gaida. Draugi, tā ir viena no tām lietām, ko AFS tik tiešām iedod. Pašlaik man ir diezgan liela neziņa par to visu, kā būs šis gads, bet es ceru, ka viss būs ļoti labi, ka mums labs attiecības ar manu ģimeni, ka mēs spēsim saprasties. Es pēc pauzes. Filmē, ja? AFS? AFS is a family who cares. AFS tas ir miers. Kas ir AFS? Tā noteikti ir pieredze. AFS ir piedzīvojums. Jā, tā ir. AFS Fārš. AFS ir brīnums. AFS ir manas lūtās mājas. AFS ir draudzība. Kas ir AFS? Tā ir visa mana dzīve. Vienā vārdā es teiktu, ka AFS ir katra nākotne, katra, kurš viņā piedalās. AFS ir atkarība. Conozca el mundo con AFS. Auffinden das Welt mit AFS. Explorar el mundo con AFS. Ontdek de wereld met AFS. Trouw el mundo con AFS. Discover The world with AFS. Latvijā. Myself, Massimo, es esmu itālis. Patika Latvijā. Čau, Agnes,
ūdens, alus, es gribu gulēt, prieka iepazīties, baltas, māja, kādza, siers, šņāvis. Tie filmē? Man. Šo iespēju nevar palaist garām, jo... Jo filmē? Šo iespēju nevar palaist garām, jo nevar palaist garām. Labi, dai! Aiziet! Slēdz iekšā. Jā. Tev ieslēdz iekšā. Jā. Malec. Tātad šo iespēju nevar laist garām, jo nevar laist garām saprakšanos. Es paliku daudz patstāvīgāks, un manai ģimenei par to arī mājās bija ļoti liels prieks. Nesaki, pirms neesmu palikt garām. Vai? Nāc pēc! Vēlreiz apakaļ! Sētās! Nē! Pats Kāpēc priet? Dai, cantiamo! Cantiamo! Ok. Cantare! Oh! Volare! Oh! Più veloce! Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù e volare, 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 volare. Ma vai, una musica dolce suonava soltanto per me.